Sveiki, mums ir pašā augstākajā kategorijā ir visa augstākās klases greznākais kemperis no Henrio grupas. Tas ir Haimer BL 780. Šis patiešām ir ļoti greznas kemperis, to uzreiz var just. Arvīdam tas ļoti patīk. Šeit viss ir augstākajā līmenī. Mums ir joslu uzturēšanas sistēma, avārijas bremzēšana, ceļa zīmju atpazīšana, Distronics. Tikai nezinu, vai šis, es tos vienmēr jaucu. Tālāk mums ir melns plāns, protams, melna reste, melni spoguļi, šeit viss melns, melni diski. Starp citu, tie izskatās ļoti skaisti. Mums ir slēdzene ar centrālo atslēgu. Un tieši divās vietās slēdzas, nevis vienā, bet divās vietās. Šeit ir leduskapis, šeit ir vieta, kur visā garumā var salikt visdažādākās lietas, slēpes, kaitus. Nezinu, varbūt var pat gulēt, kā turisti guļa, tad tas ir viss. Un, protams, starp citu, ja logi ir nolaisti, tas ir ļoti ērti, piemēram, kad atnāc ar maisiem un nav jāliek pirkumi uz zemes. Ar vienu roku paņem un atver. Bet šeit tāpat ir divas slēdzenes. Vēl kas ļoti labi šeit ir, ko parasti varbūt pat nepamanītu. Atveras pietiekami zemu no zemes, tāpēc jūs, piemēram, varat viegli kontrolēt un dažādi izmantot. Ļoti vienkārši, vai arī kaut ko tam līdzīgu, un šeit var turēt līdz 30 kg. Tas ir kādi 2 motoroleri vai viens labs motocikls. Viss skaidrs, šeit ir metāla plāksne, lai nesaskrāpētu. Šeit ir arī tāds pulverveida pārklājums, lai nezaudētu preces izskatu. Šeit ir tāds kā oglekļa šķiedras raksts. Klasiks, tieši tāpat arī šeit bagāžnieks. Tāpēc atkal, ja ir sāls, akmeņi vai vēl kas, tas nebojās. Un, protams, materiāli atbalstot šeit un šeit un šeit augšā ir speciāli izveidotas sliedes, tieši lai piestiprinātu, mums ir vismaz 3 plaukti, kur salikt sīkas lietas. Parasti, ja tāda lieta nav, tad tās mantas sakrājas pilnas, brauc apkārt un tas nav labi. Nemazāk svarīgi ir arī šie elementi, jo šeit arī varēja ielikt vēl kaut ko. Piemēram, šis ir labi ar to, ka pēc savas struktūras tas ir līmēts un vēl tāpēc, ka ir izmantots īpašs materiāls. Bija materiāls, no kura izveido sienas, to uzklāju. Tāpēc šeit nav tādu augstuma koridoru un šī siena ir tik bieza, ka tā siltumizolācija ir kā 68 cm biezai ķieķeļu sienai. Tieši tāda pati. Tas ir super, ļoti grezni lukturi. Man uzreiz šķiet, ka tas ir gudri izdomāts ar melnajiem elementiem. Tas izskatās ļoti solīdi, grezni. Protams, aizmugurējā skata kamera B780, un šajā pusē arī ir vieta, kur paslēpt lietas. Ir ūdens sūknis, ja mums ir 180 litri. Šeit vēl ir vieta, kur nolikt lietas, gāzes balons, lejam dīzeli, nāc parādīšu. Te mums ir spoguļi. Šeit ir priekšējā žalūzija, ko var nolaist un pacelt elektriski, gluži kā mājās, drošība tāda. Šeit plasmasas detaļas salokās, mums ir notekūdeņa tvērtne, ko var iztukšot šeit. Vai ir salocījās ļoti skaisti, paskatieties, šeit ir ļoti laba lieta. Mums ir 2 gaisa pūšamas atveres sānu logiem šeit un šeit, tādā veidā šeit būs silti. Mums ir priekšējā stikla pūšana, protams, pusdienlaikā un apsildāmi ar elektrību. Mums ir papildu skaļruņi šajā kolonnā un vēl viena vieta durvīs. Mums ir dzērieniem un tas ir dzērieniem, iedomājieties, vadītājam ir 1, 2, 3, 4, 5 vietas, kur ievietot. Tieši tāpat arī pasažierim ir. No iekšā jau ir tāda ļoti liela telpa, tas ir ļoti augsts. Tāds solīds. Man vairāk patīk gaišāki saloni, bet šis ērtie krēsli. Pasažieris skatās pa logu uz ceļu, tātad pasažieris arī šeit var aizvilt aizkariņus. Šeit mums varēja būt sākusies kosmētikas vieta. Ir arī 12 voltu uzlādes iespēja, gan vecā, gan jaunā. Tātad pasažieris noteikti varēs uzlādēt savus telefonus. Kā jau teicu, ir arī dzērienu turētājs un slepena vieta. Ja brauksi, piemēram, uz kādu festivālu vai vēl kaut kur un gribēsi kaut ko atvest, ko negribētu, lai kāds redz, tad šeit to var noslēpt. Pirms 100 gadiem neviens neiedomātos. Ir arī Bluetooth, ir kāpnes, var kāpnes ievilkt. Protams, gribētos arī bezvadu uzlādi, bet mums ir savi trumpie kārti. Ja saule spīd, tad var nedaudz nolaist, bet augšējo vāciņu var pacelt, cik vajag. Tas ir vienkāršāk, vismaz es tā daru. Šeit var nolikt dažādas lietas, un, protams, ir vietas, kur arī var nolikt lietas, kur, manuprāt, reti kurš atrastu. Šeit ir konstrukcija vēl vienam sēdeklim, lai varētu piesprādzēt drošības jostas. Protams, ir arī LG apsilde, tas ir grīdas apsilde. Šeit mums ir Haimer dators, kas rāda visu, cik daudz mums ir enerģijas, cik daudz ir dažādi notekūdeņi, un šeit ir arī apsildes funkcija ar sildītāju reduktoru. Šeit ir liela vieta, ļoti liela, kur varam ievietot leduskapi vai cepeškrāsni. Un mums ir saldētavas. Saldētava ir ļoti liela, atveras gan no vienas, gan no otras puses, kas šķiet ir ļoti ērti. Var piekļūt gan no vienas, gan no otras puses. Tā ir tiešām liela. Man ļoti patīk šajā saldētavā, ka šeit var ielikt atvilknes vai vēl kaut ko. Un paskaties, mums ir liels skapis drēbēm. Es domāju, tas ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi sievietēm. Manuprāt, tas ir ļoti augstu novērtēts. Ejam tālāk.
Šeit mēs varam aizvērt durvis, ja apnicis kāds konkrēts pasažieris vai vienkārši gribam atpūsties. Aizvērt šīs durvis, mums ir ļoti daudz vietas. Es pat nevaru aizsniegt. Tik daudz vietas, ir īpaši vannas istabai. Protams, ja negribam, lai kāds cits skatās, mums šeit ir durvis, un tad mums ir ļoti privāta telpa, kur salikt kosmētiku. Es domāju, ka tiešām jā, ļoti daudz vietas. 1, 2, 3, un mums ir arī apgaismojums, skaits plaukts dvieļiem, forši, ka tā ir. Himlers sāka taisīt kā no akmens masas. Šeit duša tiešām liela, 1,10 m. Es vēl ar zābakiem starp citu stāvu ar mantām, tāpēc vietas noteikti pietiks. Dušas galva tāda pati kā mājās. Man tas ļoti patīk, kad izmanto atver lūku. Sajūta tiešām laba. Un paskatieties vēl, kas ir ļoti interesanti. Šeit ir ļoti daudz vietas visiem šampūniem. LED bridge tiek novērtēts arī tāpēc, ka šeit mums ir ūdens tvertnes, jo šīs ūdens tvertnes ir izgatavotas pēc Hitlera patenta. Tas nozīmē, ka tās atrodas uz šasijas, tāpēc kemperis ir ļoti stabils, brauc ļoti vienmērīgi, bez jebkāda šūpošanās. Šeit mums vēl ir vieta, kur salikt kleitu, vēl papildus ir vienas skapis, otras skapis, protams, šeit vēl var atvērt, ja ir vēlme. Disku miega sistēmas. Šeit ir ļoti forši, ka ir sagatavots plauktiņš, kur var nolikt 6 lietas, un vadīt visu apgaismojumu no turienes. Tur sākas grāmatiņas, tiešām labi, un lūka ir ļoti forša, jo mantām vietas ir ļoti daudz. Šeit vēl, Jēzu Marija! Tur tiešām ir daudz, un viss ir ļoti labi kontrolēts, un tas ir no guļamistabas zonas. Šeit, jo šajā gadā to var izņemt un ieslēgt. Ir arī televizors, tāpēc varam to skatīties, kā vien vēlamies. Mēs dodamies tālāk uz virtuvīti ar ārstu, nevis plīti. Nolikt! Šeit viss ir tiešām labi griešanai, apgaismojums ir ļoti jauks, ir daudz vietas lietām. Mēs to parasti ievietojam šeit, izmantojot standartu, bet šis nav līdzīgs standartam. Tas ir paredzēts pipariem, lai ievietot kaut ko citu, un viena no interesantākajām lietām šajā gadījumā ir galvenais televizors. Šeit ir visi 100. Un liels televizors, patiešām liels, noteikti pietiks, tā kā vari šeit skatīties, kā Silvija varētu ļoti labi, vai arī nospiež pogu, un tas ievelkas. Skatīties, šeit ir 5G modema invertors, pat ir tātad 2x220, vienmēr ir rozetēs. Šis ir ļoti grezns kemperis, tie, kas saprot, tie tiešām saprot. Ādas mēbeles tikai raud un ir ļoti ērti, ļoti mīksti, tās tiešām ir tādas. Es šodien esmu ļoti nogurusi, ziniet, šodien daudz filmējām, bet es vēl pacentīšos ļoti forši. Tas ir tāds kā audums šeit apšūts, tas nav kā balts plastmasas. Es uzticos kemperim, tas ir dārgs kemperis, ļoti daudz visādu priekšrocību. Labi, nāciet šeit, paskatīsimies, kā gulta šeit nolaižas. Skatieties, kā tas notiek, kā pārvēršas. Šeit vajadzētu saliekt tās kājas un nolaist. Tad mums šeit ir matrači, ir vēl lūka, speciāls apgaismojums, ļoti plata gulta. Ļoti labi. Ja patika, nospiediet laiku, piesakieties, zvaniet, uzdodiet jautājumus. Mēs vēlamies ar jums sazināties. Tas ir tikai man.